Liepāja šobrīd raksturojama kā ekonomiski droša un stabila pilsēta, jo jau labu laiku tās ienākuma avoti ir mērķtiecīgi diversificēti. Tā, viesojoties Liepājā, uzsvēra Finanšu nozares asociācijas pārstāvis, bankas Luminor ekonomists Pēters Strautiņš. Laiku pa laikam ir labi, ka kāds no malas paskatās un izvērtē notiekošo pilsētā. Kādreiz tā bija trausla. Tā bija atkarīga no 1-2 uzņēmumiem vai procesiem. Šobrīd Liepājas ekonomika ir ļoti diversificējusies, ir dažādi uzņēmumi. Jā, protams, ir uzņēmumi, kuru loma ir ievērojama. Šeit man pirmkārt nāk prātā AE Partneri un Jensen Metāli, kas ir savās nozarēs attiecīgi elektrotehniskā rūpniecība un metāla apstrāde ir vai no numuru 1 vai 2 vai 3 uzņēmumu Latvijā. Un tie ir svarīgi, bet katrā ziņā ir jau daudz balstu pilsētas eksportam, parādās arvien jauni. Tā kā Liepāja šobrīd makroekonomiski ir tāda stipra droša pilsēta. Sekojot līdzi Liepājas ekonomikai, eksperts norāda arī uz ievērojamo pēdējos gados jaunuzcelto rūpnīcu skaitu. Jau nereizi vien uzsvērts, ka pēdējos 7 gados uzbūvētas 24 jaunas ražotnes, kas ir mērķtiecīgas sadarbības un darba rezultāts starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un uzņēmējiem. No malas redzams tas, ka ne par vienu citu pilsētu Latvijā medijos nav tik daudz ziņu par jaunu ražotāju ienākšanu un rūpnīcu paplašināšanos. Tas pavisam noteikti ir redzams, jā. Tas ir redzams ziņās, tas ir redzams šeit atbraucot. Ir redzams ļoti daudzos veidos, teiksim, ja mēs runājam par algām, tad joprojām tāds vienkāršots priekšstats, ka caurmērā galvaspilsētā un tās apkārtnē algas ir augstākas, tas joprojām ir patiesis. Tas tā ir, runājot caurmērā, runājot par vidējiem skaitļiem. Bet, ja skatās jau sīkāk pa nozarēm, pa apstrādes rūpniecības apakšnozarēm, nereti redzams, ka Kurzemē vai Zemgalē attiecīgajā nozarē algas ir augstākas nekā Rīgā. Rūpniecības politika Liepājā viņa jau ir kā nolikt uz sliedēm, un tas vilciens ir iekustējies un noteikti turpinās braukt uz priekšu. Attīstoties rūpniecībai, aktualizējas daudziem uzņēmējiem sāpīgais jautājums par darbspēku piesaisti. Pēters Strautiņš norāda, ka Latvijā, tostarp arī Liepājā, ierodas salīdzinoši liels skaits ārvalstu studentu un būtu jādomā, kā viņus ieinteresēt turpināt karjeru mūsu valstī. Latvija varētu būt interesanta viesstrādniekiem no daudzām valstīm ar zemāku ekonomisko līmeni. Turklāt bankas eksperts Latvijā prognozē jau šogad gaidāmu algu kāpumu. Algu pieaugums droši vien, ka atkal būs vismaz tuvs 10%. Un ir labi zināms, ka sabiedriskajā sektorā algu budžets pirmajos 2 mēnešos bija pat par 20% lielāks nekā pirms gada. Ir augusi minimālā alga. Tātad algot darba veicējiem šogad ienākuma auga. Nākamais loģiskais solis pilsētas attīstībā ir jaunu mājokļu celtniecība. Arī šeit Liepājas situācija un cilvēku maksātspēja tiek vērtēta pozitīvi. Liepāja droši vien ir labākais hipokreditēšanas tirgus ārpus galvaspilsētas reģiona. Latvijā jau ir vēl citas pilsētas, kur ir samērā augsti ienākumi, kas labi attīstās, bet Liepāja ir lielākā no šādām pilsētām. Valsts kopējo ekonomisko izaugsmi finansisti šogad prognozē kā lēnu un nav arī gaidāmas ievērojamas cenu svārstības.